Sēdīšu gaļiņu. Es to izdarīju. Turklāt divu. Tagad paņemsim. Vēl bija to. Samāram organājieties, Markos! Tiksimies vēl. Čau, čau, mani dārgie skatītāji! Šodien ir 24. marts, un mēs dosimies uz ķemeriem. Mēs būvēsim pamatus skurstenim, krāsniņai un starpsienām. Tā kā skatāties, kā mums ir. Darbi un nedarbi. Šāšliku sēdīsim? Jā? Tāpēc sēdīsim. Sēdīšu gaļiņu. Ēdīsim gaļiņu, jā. Mēs esam atklājuši sezonu. Jā. Garšīgi. Nemazgā zābaku, tas jau būs Latvija. Un kas te būs? Siena? Autogrāfs. Kurš to uzlika roku? Baloģa atstāja savu autogrāfu. Es arī atstāju. Tev ir cimdi. Atstāt? Nu atstāja novēl cimdiņu. Nē. Ja? Jā. Pakustini tā. Ieliec un pakustini. Tā. Jā. Bišku. Nu vā. Es arī šīt atstāju. Un te ir pamatis skurstenim. Gatavojās pamatis skurstenim. Lūdzu, arī Amberlija, tā teikt, atstāja savus pēdu nospiedumus, bet netīšām. Ambīk! Jā. Ambīk! Anika iegāja medūzā. Ambīkā! Un tikko vēl viens iekāpa, jā. Speciāli, jā. Starpsieniņa. Te virtuves plītiņa, skurstenis un starpsiena.
uzpīkstināja. Es jau dzirdēju. Man zina, ko viņa dejoja un rādīja. Starp siena ielieta, smuki nogludināta, nolīdzināta. Gaidīsim, kad sacietēs, un tad liksim ķieģelīšus virsū. Jā, ka vīrs saka, tadā! Kā jau minēju, šeit atradīsies virtuves krāsniņa. Un te skurstenis. Šo maisījumu sauc par ko? Par kaļķi. Nu, īsti neatceros, bet kas tur ir. Ej malā. Ej, malā! Ar šo vielu ir jābūt ļoti prātīgam. Re, kā viņa svilst un burbuļo. Visa šī vanniņa paliek karsta, jā. Notiek reakcija. Burbulīši. Vāru putriņu. Burbuļi, jā, re kā burbuļo. Šī viela ir domāta mūrievas plastificēšanai. Vēl viens pēdu nospiedums, jā.